tagad es drīkst pastāstīt par tām lietām, par ko nepastāstīja Jānis, Linda un Kirills, vai ne? Nu jau ir vairāk gadu, kā es esmu mēģinājis Jānu pārvilināt prom no Liepājas, aizvilināt prom uz Rīgu, lai Jānis tomēr nāktu strādāt Rīgā, strādāt, teiksim, viss Latvijas labā. Bet, zināt, es jums varu atklāt, nē, es jums neko neatklāšu, jūs to paši zināt. Jānis ir līdz kaulam liepainieks. Nu tā, līdz kaulam liepainieks. Vairāk liepainieks kā Jānis, nu, grūti atrast. Viņš nekur nekustās. Un man ir šodien milzīgs prieks, protams, tāpēc, ka mēs varam arī formalizēt mūsu attiecības ar Jānu un Jāņu kolēģiem, kā mēs strādāsim tālāk. Un man prieks, ka Jānis ir gatavs uzņemties šo, kā Linda pareizi teica, mēra kandidāta pienākums, ja? Un cerams, ka jau sākot ar jūliju mēra amata pienākums, lai Liepāja būtu citādāk pilsēta. Lai Liepāja būtu tāda pilsēta, kurā ne tikai Jānis un jūs esiet tie, kur redz savu nākotni, bet kur lielākoties liepainieki redz savu nākotni, kur viņi grib būvēt savu un savas ģimenes gaišas un skaistas dienas, vai ne? Un, protams, mani īpaši tas ir saviņojuši, tāpēc, ka es jau arī daļai liepainieks. Mana mamma ir pa pusē liepainieks. Nē, mamma ir pilnībā liepainieks. Es esmu pa pusē liepainieks, vai ne? Un es arī esmu laulājies Annas baznīcā Liepājā. Es arī. Jā, tā kā šodien patiešām šis ir fenomenāls brīdis priekš manis ar lieliskiem cilvēkiem. Es esmu pateicīgs Jānim, ka viņš ir izvēlējies par sadarbības partneriem mūs, jo mēs neesam vienkārši sadarbības partneri. Mēs neesam vienkārši vienu iemeslu dēļ. Mums parasti cilvēki grib, lai viņu vietā pieņem lēmumus. Nu kā tad Liepājai būt? Jānis ir viens no tiem cilvēkiem, kas ir gatavs pateikt Liepājai būt tā, jo es jau nezinu, kā Liepājai būt. Jūs jau to zināt. Tāpēc tā mūsu sadarbība nav par to, ka mums jāpasaka jums, kā būt. Tā mūsu sadarbība ir par to, lai mums būtu kopīgs redzējums drošības jautājumos, kā jau Jānis teica, ka tā ir rietumi, tā ir sadarbība ar Ameriku, tās ir NATO, jā, tā ir uzņēmējdarbības vide, jā, kas nozīmē mūsu izpratnē, tie nav mega augsti nodokļi kā Skandināvijā, bet konkurētspējīgi uzņēmējdarbības vide ar zemu birokrātisko, teiksim, slogu un administratīvo slogu. Un visbeidzot, reģionālajā politikā Latvija nav pilsēta ar parku. Latvija ir pilsētas un kultūra vēsturiskie centri. Un tāpēc šodien ir lieliski diena Latvijas reģiona apvienībai. Es ceru, ka arī lieliski diena liepājniekiem. Un es ceru, ka 4. jūnijā mēs ar Jānu varēsim sazvanīties un apsveikt viens otru ar uzvaru.